Šorīt pie mums ciemos ir plastikas ķirurgs Ansis Ģīls, lai apspriestu krūšu palielināšanas operāciju. Labrīt, Ansi! Labrīt! Jautājums ir, iesākuma jautājums šāds. Kādi ir galvenie krūšu implantu veidi un kā izvēlēties piemērotāk? Es no tā neko nesaprotu. Implanti tiešām ir dažādi. Viņiem ir šīs pamata atšķirības, kas ir fizikālās atšķirības, implantu platums, implantu augstums, implantu tilpums. Tad ir implantu formas dažādas. Viņi var būt apaļi, viņi var būt anatomiskie pilienu veida formas. Un, protams, viņiem atšķirās arī gēls, kas ir iekšā. Tas var būt gan blīvāks, gan mīkstāks, atkarībā no tā, kas ir vajadzīgs pacientam. Vai tā ir formas stabilitāte, vai tas ir tikai vienmērīgs dabisks tilpuma palielinājums. Principā var piemeklēt to, ko tieši gribās, ja? Tieši tā. Kāda tad ir atšķirība starp apaļiem un anatomiskiem implantiem? Tīri matemātiska atšķirība ir tāda, ka anatomiskie implanti ir tukšāki augšā, pilnāki apakšā. Savukārt apaļie ir vienmērīgi, tā kā bumbiņa uz pusēm pārgriezta. Bet īstenībā tas tik vienkārši nav. Jo apaļie implanti arī atšķirās pēc projekcijām. Viņi var būt plakani tā kā pankūki un bieži vien izskatīties pat vēl dabiskāki nekā šie anatomiskie, jeb dabiskākie implanti. Viņi var būt arī ļoti rēsni un attiecīgi uztaisīt ļoti pilnas krūtis augšpolos. Un cik ilgi kalpos krūšu implanti? Vai ceram, ka līdz mūža galam. Tie nav jāmaina? Šobrīd nav uzstādījums, ka implanti būtu jāmaina. Paldies par sarunu. Paldies. Radio Skonto.